Sveiki, draugi! Atkal Madars. Tā, nu vakar biju uz kambo ceremoniju veicu sev. Tātad, kas tas tāds ir? Tas ir sevs attīrīšanas rituāls, tātad iekšēji attīra sevi, gan fiziskā līmenī, jā, gan garīgā līmenī cilvēks attīrās. Un tātad, kā tas notiekās? Tiek iededzināti šādi caurumiņi, jā, kā nu kuram, par sievietēm 4 caurumiņi, vīriešiem 6, jā. Tad tiek uzklāts kambo vardītes sekrēts virsū tiem iededzinātiem caurumiņiem. Nu, un tad sākās ceremonija. Pirms tam jāizdzer 3 litru ūdens 10 minūšu laikā, kas ir faktiski grūtākais no visu tā pasākumu. Dabūt to iekšā sāp tā, ka maz neliekās, bet tas katram individuāli. Un jā, notiek katram individuāls attīrīšanās process, vemšanas process. Viss nāk ārā, gan fiziski, kas ir toksīni iekšā jau, un emocionāli viss, kas ir sakrājies, tas tiek izvemts ārā. Kā tāds pasākums, jā. Un pēc tam tā iedarbība vēl turpinās, kādu pusgadu apmēram. Jā, viņš iekšā uzlabo tādu veselības stāvokli, kā Amazonas medicīna. Viena no atkal, jā, kārtējām. Tā kaut kā. Un tagad gaidīšu rezultāts. Šodien mazliet sāp iekšas pārmērīgās, no lielās ūdens dzeršanas, jā, un vemšanas, tā kā nāca ārā viss tas pasākums. Bet, kā es teicu, katram individuāli. Un atkal jums zināšanai, ka tāds rituāls ir, ka tādu ceremoniju var veikt un tātad attīrīt savu organismu, prātu un veikt tādu. Bet tas atkal, protams, ir tiem, kuri vēlās, nevis tiem, kuri nevēlās, un kas grib to darīt, ja? Tātad atgādināšu, ka man ir mājaslapa, ja, superterapija.com saucās, kurā var pieteikties bezmaksas konsultācijai ar mani. Ja, tātad atstājiet pieteikumu, vai arī zvanīt, vai WhatsAppā. Var, protams, arī to darīt. Ja. Tā YouTube man ir kanāls, superterapija.com saucās. Superterapija kanāls, ja. Mājaslapa ir superterapija.com. Tāpat tas Facebookā, Instagramā, TikTokā esmu redzams arī. Ja. Tagad tādā veidā. Kaut kā tā. Labi, draugi. Čau!